Mogo mājās uzņem Kijevas Capitals. Svarīgs duels abām komandām. No šiem te 593 punktiem tieši 267 ir gūti vārti. Tā kā, ļoti. Cīms nometu nost Bairunam, tagad dodās pretuzbrukumā. Vasiljevs, labi piespēle. Un Lejnieks no teicams pozīcijas šoreiz nepārspēja. Kijevas Capitals skaitliskajā vairākumā 45 gūti vārti, vien tikai 3 ielaisti, bet Mogo vienībai. Un šeit 46, kamēr skatāmies statistiku, tikmēr jau 1,28 sekundes ir nepieciešams. Kijevas Capitals spēlē tā kā viņiem būtu skaitliskais vairākums. Šeit labi iespēja, metiet vārti! 1-1. Skaisti šo te epizodi noslēdz līdz galam Zemgala, un šoreiz tieši tas ir Gatis Sprukts. Aizsargam, tagad Ansons met pa vārtiem, labi atrod, un vārti! Ziemiņš! Kaspars Ziemiņš no vārtu priekš, veiksmīgi saspēle un vairākumā vārti. Es domāju, ka Ģirtam Antipānam būs par ko parunāt ar savu komandu pēc tam puslaika pārtraukumā. 7 minūtes spēlē skaitliskajā vairākumā, bet izmantot neizdodas. Tagad labi iespēja, bet metiens tieši virsū Henrijam Mančam. Tieši virsū, jā, te vēl pagrūstīšanās kāds. Vēl Ločinels saķerās ar savu pretspēlētāju. Lejnieks tagad ar ripu metiens no Asaleņa, cit Bojko. Saglabā ripu zonā. Izdodas Redlikam, saglabāt. Lejnieks no Asaleņa, cit Bojko. Līdz pat finālam izcīnot 6. vietu. Tagad labi iespēja vārti! Izdodas! Gūt vēl vienus vārtus pievieno Kaspars Ziemiņš jau savam šīs dienas rezultātam. Tagad labi iespēja 1-1 iziet pret Nazaru Bojko. Nazars Bojko vārti! Precīzi Zemītis. Raida rīpu zem kājsargiem un pavisam īsā laika sprīdī. Iesaugs hokeja aprindās ir tāds dažādāks. Un tagad aizturētais sots un ripa. Šeit Nazars Bojko, teicam, pēdējā mirklī tomēr izvelk savu komandu. Šeit labi iespēja, atkal 1-1 metiens, atcīt šoreiz Bojko. Līdzīgi momenti, atkal 1-1, jau atkal epizode, tagad metiens, un rip ir vārtos. Zemīts atkal 1-1. Šis ir viņa jājams ierdziņš. 2 no 2. Bet mans jautājums. Pa vienam spēlētājiem mazāk katrā komandā. Vēlāk 10 sekundes. Bērziņš piespēl Želbovski. Vārti nav. Cerējām visi. Divi ilgi skatījāmies, vai ir vai nav. Jau redzam interesants šis te vairākuma virknējums. Želbovskis pārslaužās priekš. Želbovskis vai cik nedaudz pietrūst. Uz līnijas arī Uz līnijas apstādina. Els pats īsti šim rekordam nesako līdzi, bet ir cilvēki komandā, kas tam sako līdzi. Šis ir precīzi citāts no Els. Bet neizmantot skaitliskais vairākums Mogo vienībai. Tā ir labi iesemēties vārti. Gatis Sprukts uz savus otros vārtus. 3 spēlētēm pa 2 vārtiem tagad ir. Jā, bet uzslēdz Želbovskis, bet man šeit Želbovskis nebūs. Ceram uz aizraujošu hokeju arī atlikušajās 16 minūtēs. Tagad Rīpa Mogo dodās uz priekšu. Feņenko vārti! Eleganti piespēle Ernestam Krūmam. Tur Nikam Feņenko. Gaidīja potenciāli piespēle Zemītim, to gan nesagaidīja. Tagad labi iespēja. Metiens atcīt Henrijs Ančs. Vienkārši 11 minūtes palikušas, protams. Un tagad Želbovskis ļoti tuvu bija savam vārtu gūmam. Vārti! Šeit Želbovskim varētu būt piespēle. Jā, vai būs jāskatās ir. Šeit arī uzreiz redzam. Gins Meija uzreiz. Gins Meija prasa, vai tev bija piespēle. Želbovskis atspēlēja aizsargam. Bet jautājums. Kas pa spēku paņēmie.
Kristiāns, bet tīsi izskatījās, ka viss noteikumi robežās. Bet es domāju, būs daudz, kas gribēs izreikināties tagad ar Kijevas Capitals hokeistu. Turpinam spēlēt. Capitals komanda izskatās, ka noslēdz, bet kļūdās piespēlē, un Deivids Sarkans neizdosies viens par tiem izskriet. Nē, tomēr izdodas labi! Un 9-1! 9-1! Deivids Sarkanis. Nu, grauj! Vienkārši grauj! Un, protams, to varēja saprast jau pie... Un tagad izgājums 2-1. Meija un Želbovskis. Želbovskis metiens! Ļoti cerē Meija. Nu, šos sapņus. 4,5 minūtes. Nu jā, rekords netiks uzstādīts šodien. Iespēja, ka tas tiks izdarīts pēdējā regulārā čempionāta spēlē. Te labi iespēja. Liepāju. Mogo pelnīt. Mājās izcīna panākumu, graujošu panākumu.